Man fonā ir Rīgas HES. Ja tas, ziniet, tas mūžīgais jautājums par to, kāpēc Latvijā ir tik dārga enerģija. Nu, lūk, ja Latvenergo tiks privatizēts vai daļēji izpārdots, tā elektrība būs vēl dārgāka. Kas mūsu valstī jaunās vienotības vadībā ir bijis kļuvis lētāks? Atcerieties, kā mums visu laiku jaunā vienotības stāsta par to, kā mums ir visi labi un visi tie opozīcijas pārmetumi, ka tas viss ir fufelis un izdomāja populisms. Bet tā negaidīti sāk parādīties runas par to, ka tā kā mums vajag daļēji tā kā pārdot tur 10% tā lielākos uzņēmumus, Latvenergo, Latvijas valsts meži, sadales tīkls, Latvijas dzelzceļš. Kāpēc tas tiek darīts? Un tāpēc, ka naudas nav valstī. Nav naudas, lai lāpītu visus tos budžeta caurumus, kuri ir veiksmīgi izveidojušies jaunās vienotības vadībā pēdējos gados. Iepriekšējos gados šis laika aizņēmās 2 miljārdus katru gadu, un tagad jau no nākamā gada taisās jau 4 miljārdus aizņemties. Un ziniet, vēl kas interesanti, tās finanšu problēmas, tas jau nekas jauns, bet jaunās vienotības valdība, viņi jau negrib tērēt mazāk. Viņi grib, lai jūs maksātu vairāk nodokļu visādos zaļos kursos un citos fufelos, lai jūs maksātu vairāk nodokļus, viņi tērētu vairāk. Savus absolūti neizbeidzamo apetīti. Bet, lai nebūtu tik vienkārši izpārdot vai privatizēt Latvijas valsts lielākos uzņēmumus, no šodienas var parakstīties portālā. Saite būs aprakstā par to, lai notiktu referendums, lai valdībai nebūtu tik vienkārši to visu privatizēt vai izpārdot. Ar valdības lēmumu nebūs pamats, tam vajadzīgs būs 2/3 Saeimas deputātu atbalsts. Pārējiet pa to saiti pielikumā. Neļausim izpārdot Latvijas valsts uzņēmumus. Kur un kādā veidā var parakstīties par to, lai Latvijas valdībai nebūtu tik vienkārši izpārdot vai privatizēt Latvijas valsts lielākos uzņēmumus? Tas ir izdarāms minūtes pusotras laikā. Šeit ir saite, uz kuru jums jāiet, un šeit ir barkods, kuru jūs noskanējat ar vietālruņa kameru, jūs nonāksiet šeit. Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas un pašvaldību referendumu ierosināšanu. Jums ir jāiet uz pašām beigām, te ir tātad piekrīt lietošanas noteikumiem, pieprasīt pakalpojumu. Šeit ir autentifikācijas iespējas. Es izvēlēšos Smart ID. Tā kā parasti es piekrītu Smart ID, tātad ievadam savu Smart ID kodu. Un tad, kad jūs esat iekšā, jums te var izvēlēties dažādas iniciatīvas. Jums ir jāmeklē iniciatīva, kura saucas grozījums Latvijas Republikas satversmē, un aprakstā ir parakstu vākšana notiek par ierosinājumu noteikti satversmē Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgi īpašumu objektu atsavināšanas kārtību. Lai parakstīties par šo iniciatīvu, jums vajag nospiest pogu sarkano iepazīties un parakstīt. Vēlreiz atvērsies visa šī iniciatīva, tālāk vēlreiz parakstīt. Un pēdējo reizi, tātad vai tiešām vēlaties parakstīt iniciatīvu, nospiežam jā. Viss, jūs esat parakstījušies.